ja robežu disciplīna nav tā labi izveidota līdz šim 3 gadu vecumam, tad pēc tam arī rodas lielākas grūtības un tās parasti augumā. Un nākamais vecumposms, kad tiek pārbaudīts robežas, ir šis vecumposms, kad jau tuvojas šī pusaudzība ap 12, 13 gadu vecumu, un tad bērns atkal pārbauda robežas. Un kur ir norma un kur ir ārpus norma? Tad norma ir tāda, ka tas parādās uz īsu brīdi, jā, bērns var intensīvi pieprasīt kaut kādas savas šīs vajadzības, jā, viņš var palikt nikns un dusmoties, un tas attiecas arī uz pusaudžu vecumu, ka bērns var pretī arī bļaustīties un teikt, ka vecāks vissliktākais vecāks un kad vairs nemīl, bet tādā veselīgā miedarbībā bērns arī pēc tam nāks atpakaļ un teiks, ka būtu jābūt tā, ka viņš arī atpakaļ var atnākt un pateikt arī, ka kad viņš bija sadusmojies, un ka viņam liekas tas negodīgi un neforši un tam līdzīgi, ka viņš var atgriezties atpakaļ. Ja šī ir viena no pazīmēm, ka ja bērns nenāk atpakaļ un tā kā neatvainojas vai necenš to situāciju risināt, tad mēs vairāk šeit domāsim par to, ka tā problēma risināšana ir kaut kāda tā grūtība. Un tad būtu jādomā par to, kā mēs mācāmies risināt problēmas.